es taisu turpinājumu manam seriālam Martas stilīgā dzīve. Beigsim pļāpāt un sāksim tagad. Jā. Nākošajā rītā Marta piecēlās, lai dotos uz skolu. Marta paēda gardās brokastis, ko bija taisījusi viņas māte Megija, un devās tālāk. Marta brauc ar skolas oranžo autobusu. Viņa nonāca ātrāk skolā, nekā ar kājām ietu. Viņa iegāja skolā. Ak, mans Dievs! Labi, dosimies uz klasi, kamēr to nenokavējuši stundu. Marta devās, bet viņas skatu aizsedza lielās ziņu dēles, uz kura bija daudz plakātu. Visjaunākais no tiem bija par klases balli. Ak, mans Dievs, kas tad tas? Skolas balli 25. martā 2009. Gaidīsim tevi. Direktore Antra, skolotāja Marina. Sāraksts Rebeka Ruslana, Sintija Saulīte, Džeks Džordans, Dženija Sermena, Nikija Makalistera, Gabija Sumera, Alans Taksijs, Maiks Sultāns. Lūgums. Ģērbties krāšņi un skaisti, nenest alkoholu, bez kautiņiem un vardarbību. Tad jau es arī varētu pierakstīties tagad un tūlīt. Tā, lūk, esmu pierakstījusies. Vai, es tik tūlīt nokavēšu stundu? Marta steidzās, cik vien ātri varēja, bet viņas ceļu aizšķērsoja. Mīļās meitenes, bet vai jūs nevarētu palaist, drīz sāksies stunda? Es, lai tevi palaistu? Lūdzu! Kā tev nav kauna tā teikt? Vispirms pirmo jāpalaiž lielāko cacu. Es domāju, lielāko skaistāko meiteni šajā skolā, kas ir Dženija, es un Gabija. Vai ne, kā tev nav kauna? Ak, mans Dievs, to vajadzētu publicēt. Es to izdarīju. Tā, viss. Es esmu uzrakstījis un publicējis. Kā tev tagad patīk? Labi, ej. Man ir pilnīgi vienalga. Meitenēm bija liels plāns, kā izbojāt Dženijas pirmo skolas balli. Es atvainojos. Kā izbojāt Martai pirmo skolas balli. Meitenes, man ir ideja. Jūs redzējāt, tur bija tā ziņu dēļa, kas bija rakstīts. Tur bija rakstīts par ģērbšanos, tur bija rakstīts par alkoholu un tur bija rakstīts par vardarbību. Varbūt to visu mēs izdarām, bet patiesībā iesūdzam Martu. Tā būtu laba ideja, meitenes. Tas būtu vienkārši ideāli. Kur tā tik gudra galva? Man ir tāds jautājums. Var redzēt, ka tev skauž. Tāpēc jau tu esi tāda stulbene. Sākās pirmā stunda. Čau, Marta, varbūt gribi ar mani iet uz balli? Jā, Rebeka, kāpēc gan ne? Es tieši gribēju meklēt kādu, ar ko iet uz balli. Es domāju ar puisi, bet varbūt ar tevi arī var iet. Klau, es zinu tev vienu labu puisi, bet viņai jau ir meitene, bet es izdarīšu tā, lai tā meitene izšķirās. Tas ir Dženijas puisis. Džeks. Viņš ir tik skaists. Ak, mans Dievs, bet es tā nekrīkstu. Kamēr Marta ar Rebeku runāja, ienāca skaistais Džons. Sveika, Marta, tu šodien izties skaisti. Paldies, bet vai tev tas nebūtu jāsaka Dženijai? Nepiemin to, Dženī. Būsi mana draudzene? Protams. Šis bija Dženijas pirmais puisis, bet diez kas neiznāca. Pēc 3 dienām viņš sasima. Bet, protams, izveseļojās, bet viņā kas mainījās. Viņam atkal iepatikās Dženija, pēc tam Nikija, pēc tam Gabija, un tad viņš atkal gribēja būt kopā ar Martu. Un tas izdevās. Marta noticēja. Ak, es nespēju noticēt, kā viņš varēja aiziet ar Martu kopā.
izjaucam viņa attiecības. Tā būs labākā ideja. Turpinājums sekos. Ceru, ka jums patika šis video. Spiediet like, subscribe. Rakstiet jautājumus komentāros, vai gribat nākamo video, vai ar šo sēriju beigt. Droši vien, ka es turpināšu, kas pa seriālu tikai ar 2 sērijām. Un gaidiet manu nākošo video. Atā!